Hei, velosipēdisti! Liels vai mazs? Ja gribas braukt, tas ir jādara droši. Bērni līdz 7 gadu vecumam vietās, kur noris tikai velosipēdistu un gājēju kustība, pilngadīgas personas pavadībā var braukt paši. Tomēr, lai varētu stūrēt pa brauktuvi, mazajiem vēl ir jāpaaugas. Tāpēc tur, kur brauc arī automašīnas, viņi izbauda braucienu vecāku vadībā. Vecākiem tikmēr jārūpējas, lai ir nevien papildus sēdekļi, bet arī droši kāpšļi abu kāju atbalstam. Savukārt bērni, kuri ir vecāki par 7 gadiem, kopā ar pilngadīgo var braukt arī pa brauktuvi vai nomali. Mazie braucēji no 10 gadu vecuma, nokārtojot ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības eksāmenu, var iegūt savu velosipēdista apliecību. Zināšanas palīdzēs apgūt ērts rīks. CSDD mājaslapā bezmaksas testu var izmēģināt neskaitāmas reizes. Kad eksāmens ir nokārtots, bērns var braukt ar velosipēdu patstāvīgi. Asaras un traumas atņem aktīvās atpūtas prieku, tāpēc ir vērts lietot nevien ķiveri, bet arī aizsargus, braucot gan ar velosipēdu un skrejriteni, kā arī skrituļojot. Katram velosipēda saimniekam par to ir jārūpējas. Mazākajiem braucējiem palīdzēs vecāki. Velosipēdam jābūt aprīkotam ar bremzēm un braucot tumšā laikā vai sliktos laikapstākļos, velosipēdam jābūt atstarotājiem visās pusēs un gaismas lukturiem priekšā un aizmugurē. Ja lukturu nav vai tie nedarbojas, tad velosipēdistam jāvelk atstarojoša veste. Pa brauktuvi, ja blakus atrodas velosipēdu ceļš, braukt nedrīkst, bet, kad brauc pa ietvi, gājējiem ir priekšroka. Pat, ja velosipēdistam nākas apstāties, īpaši jāuzmanās šķērsojot brauktuvi, jo lēnāk un uzmanīgāk, jo labāk. Minies droši!